Puci, 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 puci. Čau, Kriš. Čau. Čau, ko tu dari? Es zvanu. Tas ir telefons? Jā, vecais telefons, tādi agrāk bija telefoni. Un kam tu zvani? Kokiem. Kam? Kokiem? No kurienes tev tāda ideja? Vai tad kokiem var piezvanīt? Nu jā, es dzirdēju, ka koki savā starpā slepeni sazinās. Oho, tiešām? Jā. Man jau likās, ka tam manam kokam ir kāds noslēpums. Kāpēc? Nu, jo katru reizi, kad es pie tā pielidoju, klusē. Neko nesaka man. Nu kā, nu nav jau tā, ka kokiem ir mute un viņi teiks, čau, uci, puci, kā tev iet? Nu ne, viņi savā starpā slepeni sazinās. Slepeni? Jā, es to dzirdēju. Mēģināšu vēlreiz, ja? Tu galvenais kuš. Labi. Mēģināsim sazināties kokiem. Kuš. Tā. Klau, Krīš, bet ja koki sazinās savā starpā, tad diez vai viņi runās ar tevi. Zini ko? Godīgi sakot, pat man šis viss izklausās drusku neticami, piedod. Jā, laikam jau nesanāks. Nu, neskumsti. Man ir ideja. Dosimies šodien ceļojumā uz mežu? Ja tu pēc tiem kokiem tik ļoti esi sailgs. Jā, mēs varētu doties uz mežu un zini ko? Varbūt mēs pat dzirdēsim, kā koki savā starpā slepeni sazinās. Lidojam! Pagai. Mežā ir ļoti daudz koki, tāpēc būs jābūt ļoti vērīgam. Es tu pārbaudīšu, cik vērīgs esi tu. Tev uzdevums aplūko šīs divas egles un atrod tajās 3 atšķirības. Gatavi? Aiziet! Ucipuc, tu arī palīdzi? Es jau cenšos. Cik vērīgi mēs esam? Jā! Super! Lieliski! Jā! Man arī izdevās. Jā, Ucipuci, un tagad gan mēs varam lidot ar burju lidmašīnu. Tāpēc saliec rokas šādi, izstiep sānu pirkstos un atkārto skaļi ar mani. Mēs esam dzīvi piloti, jo neesam mēs roboti. Mēs mostamies un pošamies un ceļojumā dodamies! Ai, mežā es vienmēr jūtos kā mājās. Nekur nav tik labi kā mājā. Ko? Ļauj man padziedāt, man tik ļoti patīk padziedāt. Krīš, ko tu dari? Tev viss kārtībā? Es mēģinu sadzirdēt, kā koki savā starpā sazinās. Krīš, es jūtos kā slepena aģenta, tu arī? Es arī, jā. Mums ir misija. Nav signāla. Atvainojiet, šobrīd koki jums nevarēs atbildēt. Viņiem ir izslēgti mobilie telefoni, vai arī tie atrodas ārpus uztveršanas zonas. Nav. Ai,
Nu, vai tu jābūt tiešām tik bēdīgam? Jā. Ko tad tu īsti gribēji dzirdēt, Kriš? Koku anekdotes? Jā. Pasakas? Nu, nē. Varbūt pankūku receptes? Jā, koku pankūku receptes. Nē, es tev tuji pastāstīšu, kā koki savā starpā sazinās. Un tad tu zinās, cik tas ir forši un beigsi man ķircināt. Mežs ir skaists, bet zem zemes ir pavisam cita pasaule. Zem zemes koki ar sakņu palīdzību sūta viens otram barības vielas un tādā veidā sazinās viens ar otru. Zem zemes ir vesels komunikāciju tīkls. Izklausās tāpat kā tas interneta zirneklis, ko mēs iemācījāmies Šveicē. Jā, līdzīgi. Koki ar sakņu palīdzību sūta viens otram signālus. Ja, piemēram, draud kādas briesmas, kāda slimība, koki viens otru brīdina un viņi var tam sagatavoties. Kā arī vecāki koki ar savu sakņu palīdzību palīdz jaunākiem kokiem, kuri tikai nu pat ir sākuši augt. Cik tas ir mīļi, viņi viens par otru rūpējas. Jā, koki gluži tāpat kā cilvēki rūpējas par saviem ģimenes locekļiem. Bet, kad ir ugunsgrēks vai kokus nocērt, šie pazemes tīkli tiek izslēgti un iestājās klusums. Un ja kāds ir palicis, neviens viņam vairs nevar palīdzēt. Vai cik tas ir bēdīgi, es tūlīt apraudāšos. Nevajag raudāt, vajag rīkoties. Mežu vajag saudzēt un tad viss būs kārtībā. Koki izrādās ir tik sirsnīgi. Vai ne? Jo viņi, tāpat kā mēs, ir neparasta komanda. Es te redzu tikai egles. Lielas egles, mazas egles, šķības egles, taisnas egles, tādas egles, Kāpēc, Kriš, te ir arī citi koki? Nu jā, bet es tik ļoti gaidu Ziemassvētkus. Es visu gadu jau gaidu. Ak, pareizi! Jā. Tie taču ir mani mīļākie svētki. Mani arī! Tavējie arī? Jā? Kriš, skaties! Pirmais sniegs! Mēs varēsim pikoties! Beidzot! Celt sniega vīru! Jā, eglīti rotāt! Jā! Vai zināji, ka Rīga ir pirmā pilsēta pasaulē, kur tika izrotēta pirmā Ziemassvētku eglīte tālajā 1510. gadā? Wow! Es tad vēl nebiju dzimusi. Nu, domāju gan. Kriš, dodamies atpakaļ mājās gatavoties Ziemassvētkiem? Jā, izrotāsim eglīti! Dodamies! Un tagad es gribu uzzināt, ko tu šodien esi iemācījies. Mans jautājums tev, kā koki savā starpā sazinās? A. Izmantojot telefonu, B. Ar sakņu palīdzību, vai C. Sūtot vēstules uz meža pastu. Un pareizā atbilde ir B. Ar sakņu palīdzību. Jā, izcili! Koki ir tik sirsnīgi. Kriš, ko tu dari? Kā ko? Es gatavojos braucienam pie Ziemassvētku vecīša. Jā. Tā nu gan tev ir gara šaule. Jā, tur būs ļoti augsts, tāpēc jāsaģērbies ļoti silti. Tad jau man arī ir jāsāk gatavoties. Nu, bet, protams. Jā. Kur dzīvo Ziemassvētku vecītis? Tur, kur būs ļoti augsti. Jā, un tas ir Labzemē. Uz turien mēs arī nākamreiz dosimies. Puci, 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 puci.